Labrīt! Labrīt, labrīt! Pamazām sanākam. Šodien mēs runāsim par augstajām peldēm. Jā, redzu, ka Brigita ir pievienojusies. Tā. Tā, kā mēs tagad pievienojam? Aha. Jo es redzēju, ka... Čau! Tā, paga. Tu mani dzirdi? Tevi dzirdu labi, jā. Ļoti labi. Tā. Pagriezīšu kāļāk. Tā, tu man tā. Kaut kur iesprūda, Brigita. Tā. Atvienojos. Ceru, ka pievienosies vēlreiz. Jā, sveiciens visiem, kas pamazām sanāk. Šodien runāsim par tādu tēmu kā mammas un augstās peldes. Un ir daudz jautājumu par to, kā pareizi iesākt, kad var atsākt peldēt pēc dzemdībām, ko darīt, kad ir par vēl zīdīšanai, vai var arī iet augstajās peldēs. Un visu to mēs centīsimies kaut kā uzrunāt. Tā. Tā. Vēlreiz mēģinam pievienot Brigitu. Ir? Ir. Ir. Labi. Tu man dzirdi, jā? Es tevi dzirdu ļoti labi, jā. Tu man dzirdi. Kaut kas tur notika, pēkšņi man izmet ārā, nezinu. Labi. Galvenais. Labi. Esam klātī. Esam klāti. Tā. Es ceru, ka arī skatītāji un klausītāji pados ziņu, kā viņi dzird, kā viņi mūs redz, lai mēs varam dzirdēt ne tikai vienu otru, bet mūsu sarunu arī dzird. Tā. Un jā, kā tu jūties, Brigita? Labi, ļoti labi. Pirmdiena. Man pirmdienas ir īstenībā daudz mierīgākas dienas par brīvdienām, jo brīvdienās es diezgan daudz darbojos ar peldētājiem. Nu, tagad ir sezona sākusies. Vakar kārtīgi ledalizējāmies ar 15 jauniem ziemas peldētājiem, tad šodien mierīgāks rīts. Tā kā nofokusējos nedēļai, tā kā ļoti, ļoti labi. Prieks dzirdēt. Es redzēju storijos, jā, ka tu vedi kādu tur pa tādām kāpnītēm. Mums ir beidzot tā iespēja atkal klātienē tikties, kas ir, nu, tāds, man liekas, tagad tā vērtība klātienes tikšanām ir tik ārkārtīgi liela, ko nevar, nu, nekad agrāk to nebūtu aizdomājies par to, ka tas ir tik forši. Vai ne? Jā. Jā, tas ir tā, kad uzreiz sajūta, kad ir pēc tādas ilgas pauzītes, uzreiz var tā sajust, kad, Dievs, cik novērtēt vienkārši to, ka tu vari cilvēku satikt. Tas ir brīnumaini īstenībā. Jā. Lūk. Jā. Tad mēs varētu pamazām sākt. Jā. Jā. Un es jau skatītājiem, klausītājiem, kas pamazām pievienojās, jau izstāstīju, par ko mēs šodien runāsim. Mēs runāsim par augstajiem ūdeņiem, augstajām peldēm. Tas droši vien ne tikai dabā, bet es zinu, ka ir cilvēki, kuriem labāk patīk iet dušā, pat es zinu, ka ir cilvēki, kas augstās vannas labprāt arī izmanto. Un kā tas ir, kā tas iet kopā ar visu to, kad sieviete kļūst par mammu, ko būtu vērts zināt,
gan no tādas ieguvumu puses, gan arī no tās puses, kādā ziņā, kur vajadzētu uzmanīties. Un mums ir arī jautājumi. Un tad mēs sarunas gaitā mēģināsim uz tiem visiem jautājumiem arī atbildēt. Un, jā, bet tu varētu vispirms izstāstīt par kaut kādā tādā, nedaudz par sevi, kā tu līdz šim nonāci, un varbūt arī kāda tavu pieredze kā mammai esot, kā jaunajai māmiņai varbūt esot saistībā ar šo augsto peldēšanu. Jā, pēc būtības ziemas peldes jau manā dzīvē ir jau 11 gadi, 10 vai 11 gadi noteikti, es tagad nevaru saskaitīt. Principā es sāku peldēt tad, kad meitai bija 1,5 gads. Jā, tas ir vidējiem bērnam. Un tur es sajūtu jau par to vilkmi vai tādu vēlmi jau labu laiku pirms tam. Un tad, protams, tā grūtniecība un bērniņš, un tā kā es visu laiku to atliku, starp citu, ja? Tā kā mēģināju atrast to brīdi, kad es to varētu sākt, un tas toreiz galīgi nebija tik trendīgi vai populāri, kā tas ir tagad. Ļoti, ļoti tas ir mainījies. Un es ticu tam, ka ja mūs tas kaut kādā veidā uzrunā, un katru, kas te klausās un tā kā par to domā, protams, varbūt arī ir tas kulta iespējā, bet ja ir tā rezonē un ir vilkme, tad visticamāk, ka tur ir priekš tevis kaut kāds resurss. Jo mums jau intuīcija diezgan labi daudz ko saka priekšā. Un tad es sāku tās peldes ļoti, ļoti jau salīdzinoši uz uzskatu sen. Un pa vidu tad, tas bija pēc pirmā bērniņa, kad viņai bija 1,5 gads, un tagad pēc otrā bērniņa sāku tad, kad viņam bija 4 mēneši. Pēc trešā bērniņa, sorry. Man vēl bija pirmais bērns, kurš jau ir liels. Lūk. Tad ir tā, ka es varu, protams, līdzdalīt to pieredzi, kā tas ir, kā uzsākt, un arī varbūt par tādām niansēm, ko būtu vairs ņemt vērā. Bet skaidrs, ka ļoti daudz ko izsaka mūsu sajūtas, un tas ir pats pirmais, par ko es domāju vispār saistībā gan ar grūtniecību, gan ar bērniņu ienākšanu pasaulē, gan arī jebkādām praksēm vai nodarbēm, ko mēs darām, primāri ir tā ieklausīšanās sevī un kā tas ir. Bet par to tad mēs vēl parunāsim. Un tad tā es peldos, un tad ugunsskolā mums bija tātad, ja varbūt kāds zina, ir dzirdējis, bija tāda iedvesmas grupa, kur notikās apmaiņa, dāvanu apmaiņas sprādziens. Kāds visam kaut ko dāvina. Un man arī... Zini to, man liekas, jā, Facebookā ir tā, ko, ja kāds nezina, visdrīzāk daudzi zina ugunskolu un Laura Denler, un viņai Facebookā bija tā grupa, es arī aizmirstu nosaukumu, bet tur bija par dāvināšanu, jā. Iedvesmu labākai dzīvē. Jā. Tur bija tāda akcija, kad kur tu uzdāvini 3 cilvēkiem kaut ko, un tad tu pretī, tur apmaiņa notiek. Un es saņēmu tik brīnišķīgas dāvanas no cilvēkiem, un paralēli es gāju diezgan tādā nopietnā programmā pie Lauras ugunsskolā. Un ko es tādu varētu izdarīt? Ko es varu iedot cilvēkiem? Es nemāku ne tamborēt, ne adīt un tā. Un, ko es varu ierādīt to ziemas peldēšanu. Un tieši aizgāja tas, ka tik ļoti labi man tas sanāca un tik ļoti meitenēm tas bija noderīgi, ka, protams, kad ugunskolas ietveros, tās mentoringa programmas ietveros, kuros es toreiz gāju, skaidrs, Brīte, tev tas ir jādara. Un tur es esmu, ka ir tapusi ledus skola, un tagad es diezgan daudz cilvēkus iedrošinu sākt šo nodarbi. Un es esmu bijusi arī pie Wim Hofa mācīties Nīderlandē. To viņa metodi. Es gan viņu nepārstāvu Latvijā, bet es tur arī iegūlu ārkārtīgi daudz vērtīgu zināšanu tieši par ūdīšanos un par tiem procesiem. Un, protams, kad es ikdienā par to visu laiku interesējos, šī te praktiskā pieredze, redzēt, kā cilvēkiem iet un kā viņi uzsāk un kas ar viņiem notiek, tad, protams, ka tas sakrājās un tad... Es, protams, negribu tur dēvēt sevi par ekspertu, jo es neesmu mediķis, uzreiz saku. Tas nav tā, ka varu izteikt kaut kādu pie šādas situācijas noteikti jā, vai pie šādas nē. Bet vairāk ir tas, kā, ar to pieredzi un zināšanām, kas ir apkopotas, tad ar prieku dalos un lai cilvēkiem būtu pavadonis šai ceļā, iemīlēt augstumu.
Jā, tad tas, kā tev pašai tas sākās, tu sāki jau pēc, sanāk, otrā bērniņa, tad, kad viņam bija kaut kāds pusotrs gads, es saprotu. Jā. Un tu jau to garšu biji pagaršojis, un tad nāca trešais bērniņš, un pēc trešā bērniņa tu jau biji drosmīgāk un sāki ātrāk ar jau visu pieredzi, jau tas bija tā kā, sanāk īsti pēc pēcdzemdību perioda, ap 4 mēnešiem, tad, kad bērniņš bija 4 mēneši. Kā ar trešo bērniņu man tā pieredze, diemžēl, nebija diezko priecīga, jo mans aizgāja vīrs, tad, kad es gaidīju trešo bērnu, un es paliku viena, un es izgāju tādam normālam murgam cauri grūtniecības laikā, un es vispār biju Dievam pateicīga par to, ka man piedzima vesels bērniņš, jo tas bija tiešām ļoti smagi. Jo es tiešām gāju ļoti smagam šķiršanās procesam cauri, kas bija priekš manis šokējošs. Un es īstenībā pēc tā bērniņa piedzimšanas biju diezgan normālā depresijā. Es biju fiziski diezgan novārgusi, jo man bija grūtības vispār kaut ko iest grūtniecības laikā, un var iedomāties, ko bērniņš apēd mani, viņš paņem vajadzīgs ir. Un tas bija ļoti skarbi. Un priekš manis tā peldas atsākšana bija kā veids, kā es varu vispār izdzīvot caur to trausmīgi smago periodu, jo tas bija veids, kā es vēl varēju sevi savākt kopā, lai es neaizēju galīgi bojā. Jo tas man ļāva saņemt kaut kādu kā grūdienu vai enerģiju, lai izkultos no ļoti smaga tāda depresīva stāvokļa. Tā kā tur īstenībā tas nav tāds klasisks variants, tādā ļoti... Yeah. Draudzīgā veidā, jo tas bija ļoti skaidrs laiks vienkārši priekš manis, un tas bija palīdzoši. Tas sanāk, ka šis pēc tā visa, kam tu biji izgājis cauri grūtniecības laikā, piedzimstot bērniņam pēcdzemdību periodā, visu, ko tu piedzīvoji, jau bez tā visa, ko vispār sievietei nozīmē visam tam iziet cauri tādā, tā kā saucamajā normāla situācijā, tev tas bija ar diezgan smagu attiecību periodam, ejot vēl papildus cauri, tu zināji, ka tas ir tavs resurs, tādēļ tu zināji, ka priekš tā, ka tā došanās augstajā ūdenī tev var pilnīgi noteikti būt palīdzoša, jo tev arī bija pieredze. Jā, jo bez pieredzes nekad dzīvē neieteiktu cilvēkiem kaut ko tādu darīt, jo tāpēc, ka tas ir arī normāls slodzes ķermenim. Īpaši, man liekas, tajā laikā. Pēc pēcdzemdību perioda. Jā. Tur ļoti daudz riskus īstenībā, uz ko es sev pakļauju, jo tāpēc, ka tur man ļoti novārds ķermenis, gan es biju tikko dzemdējusi, salīdzinoši 4 mēnesīšu bērnam bija, un tur tas nebija prātīgi, bet tajā brīdī tas bija veids, kā es sev dabūju, nedabūju kājām, bet palīdzēju sev savākties. Bet normālos apstākļos noteikti, ka to nevajag tā darīt. To vajag darīt tad, kad mēs esam fiziski labā kondīcijā, ka mēs esam iekšēji veselas, ka mums ir spēks, ka mēs guļam, cik māmiņa normāli var gulēt, bet, kad mēs neesam pārguruši un pārmoties. Jā, jo tāpēc, ka tā ir vēl viena slodze ķermenim, ar kuru mēs varam arī panākt pretējus efektus dažreiz, pārcenšoties. Tāpat kā ar ļoti labām sporta aktivitātēm, tāpat ar tām peldēm, ka tas viss ir jādara tā ar saprātu un mēru. Jā, jo tas, ko es arī domājot par šo sarunu un mazliet domājot par tiem jautājumiem, kas mums ir atsūtīti, teiksim, kā pēc dzemdībām, cik ātri var peldēt un tā, un es apmēram domāju no tādas hormonālās puses, ka diezgan daudz jau tas pēcdzemdību periods, tas pirmais gads mums ir sievietēm par to, lai mēs pieturētu vairāk to oksitocīnu, to miera, mīļuma, siltuma hormonu, un tu varbūt var padalīties, augstās peldes ir vairāk par tādu, man liekas, adrenalīnu, to pretējo spektru, vai ne? Mazliet to drosmi. Jā, protams, oksitocīna tur ir maz saistības, jo oksitocīns ir piesaistes hormons, bet kas ir cits hormons, kas tiešām ļoti skaisti izdalās, ir šie endorfīni, kas arī ir viens no laimes hormoniem, ka tu iegūst ļoti priecīgu noskaņojumu, ļoti labu omu, ļoti pozitīvu skatu uz dzīvi, un tur ir arī dopamīns, kas ir šis tāds sasniegumu un tāds, ka tu pārvar grūtības, un tāds gandarījums, yes, es to izdarīju, man sanāca. Un
Un atkal, protams, tajā brīdī, tad, kad mēs ejam iekšā šajā te ūdenī un pārvaram to milzīgu, nu, to stresu priekš ķermeņa, tad notiek šo te kortizolu un adrenalīnu tad diezgan pamatīgi izlādi. Nu, protams, lai tajā brīdī mēs tiktu pāri tai situācijai. Un tad, kad nu, mēs esam izdzīvojuši, tad mums nāk šis te apbalvojums ar tiem dopamīnu un endorfīnu un šo te labo sajūtu, ja. Es tā nebiju īsti domājusi tajā kontekstā, kas notiek ar oksitocīnu visā tajā pasākumā, jo īstenībā, nu, tur viņam nav īsti nekāda sakara ar to visu. Bet es gribētu ticēt, ka, ja tu esi priecīgāks ar labāku omu un tādu iekšēju gandarījumu par sevi, ka tev arī ir vieglāk veidot saikni ar citiem. Nu, tā kā būt tādā labākā, nu jā, sajūtā, kad es gribu arī citiem līdzdalīt šo savu labo sajūtu. Vai ne? Jo man liekas, ka šitas ir tas iemesls, kāpēc mammas, kuras jau varbūt ir pirms grūtniecības tā kā pagaršojušas tās augstās peldes, zina to labo sajūtu, kāpēc viņām ir tomēr tā ideja, kad varētu tomēr mēģināt, vai ne? Un, jā, bet es gribēju mazliet vienkārši šiem hormoniem pieskarties, kad un man liekas arī ļoti labi, ka tu pašā sākumā pieminēji, ka ja ir tā rezonanse, ka tā kā liekas, ka varētu, ka tad visdrīzāk tajā ir tavs resurss. Un vēl tu arī izstāstīji to savu pieredzi, kur tu biji ieguvēji, lai gan tagad tu arī pati apzinies, kāda tajā visā arī bija riski. Tas ir tik forši, ka tu to īstenībā arī atzīmēji. Jo nu, nevis, ka nē, jā, visas skrienam tikai iekšā, nav ko čakarēties, bet nē, ka tur ir bišķītiņi jāpajūt sev un jāsajūt. Ļoti. Vai ne? Jā, bet tas, jā, ka mēs esam aizgājuši par sevi parūpēties, bet ar nosacījumu, ka mēs paši jūtamies labi arī pirms tam, nu, tīri fiziski veselas. Jā, tas ir viens, ka fiziski vesels, un otrs ir tiešām, manuprāt, es tieši arī domāju par jaunās māmiņas periodu, to milzīgo slodzi, ko ķermenis ir iznesis caur grūtniecību, arī visa barošana, negulētās naktis, iespējams, nu, tās pielāgošanās procesiem, visam tam, nu, tiešām milzīgajam spektram lietu, kam ķermenim ir jāiziet cauri, un arī īstenībā psihei, nu, pielāgoties visiem šiem apstākļiem, tad man gribās teikt, ka ļoti ir jāskatās, jo tur ir divi tādi svari tām peldēm. Viens svars ir tas, ka tur var dabūt milzīgu tādu iekšēju spēku, enerģiju, pozitīvu lādiņu, stiprāku imunitāti, tvirtāku ādu galu galā, vēderiņš labāk savalkās pēc dzemdībām un visa tā, nu, ka tomēr ķermenim ir bijušas šīs izmaiņas un viss. Pret otrs, kā jāapzinās, ka tas arī ir stress ķermenim. Ja? Un, ja gadījumā es jūtos izsmelta, un tas risks tur ir diezgan augstā justies, tad noteikti tās peldes vai nu ir jādara ļoti tā, nu, ar ļoti lielu tādu pietātu un saudzīgu attieksmi pret sevi, vai varbūt ir jāpagaida, un ka šis process ir jāatliek uz laiku, kad, nu, ķermenim ir bišķi vieglāk tā dzīve. Protams, ka viņš atkal no otras puses var ātrāk savākties, jo, nu, kas tur notiek tajā peldes laikā, es varbūt tad uzreiz iebraukšu tajā procesā, ka mūsu ķermenis, viņš tā kā dzīvo to savu dzīvi un funkcionē tā, kā funkcionē. Un maz ir lietu, kas viņam ir tiešām uz izdzīvošanas robežas. Nu tā, mums ēdiens ir pieejams, temperatūra apmēram ir viena un tā pati apkārt. Nu viņš ir tā kā, nu tādā homeostāzē dzīvo un visu laiku viņam viss ir. Bet tad, kad mēs nonākam, piemēram, tas varbūt badošanās tikpat labi, tad, kad ieslēdzās šie procesi, kad jāpārslēdz vispār viss, jo vienkārši netiek padot pārtiku un jāpārslēdz uz izdzīvošanas režīmu šis te viss. Vai, piemēram, augstā pelde, kad mēs iekāpjam ledainā ūdenī un tiešām pēc pusstundas cilvēks ir miris, ja viņš neizkāpj, tad ķermenis mobilizē visus savus resursus tajā brīdī, lai izdzīvotu, kas ir fantastiski. Viņam citur īsti nekur tas tā baigi nav vajadzīgs. Un tad, kad mēs izkāpjam no tā ūdens, mums visas tās sistēmas ir tādā alerta, tādā pamodinātas. Un, protams, ka tajā brīdī mums tie resursi ir tā kā daudz aktīvāki, un mūsu spēja iziet cauri situācijām dzīvē ir daudz, nu, tāda jaudīgāk, es tā to varētu. Jā. Ja?
nu, kā piemērs tāpat imūnsistēma ļoti, ļoti aktivizējās, jo ķermenim tā kā vajag izdzīvot, ja? Un tad ir nevis ejam uz aptieku pēc aflubīna, bet rekur aktivizējam savu imunitāti. Vai pieņemsim nervu sistēmai, tai brīdī riktīgi ir jāsavācās, un mēs iemācamies tā kā to visu, nu, tā kā nomierināt, esot tajā augstumā. Un pēc tam, tad, kad mēs nokļūstam citā stresa situācijā, mūsu nervu sistēma ir spējīgāk labāk tolerēt to stresu. Vai, ka Viņi tā kā atcerās, tas ķermenis atcerās to, ka viņš tikko jau to ir izdarījis nesen, vai ne? Jā, tieši tā. Un nu, tāpēc, teiksim, tur ir tie milzīgie ieguvumi caur to, ka ķermenis nonāk tādā ļoti teiksim, riskantā situācijā, un viņam nāks pacīnīties uz to īso brītiņu. Bet tie labumi visi paliek pēc tam mūsu rīcībā. Protams, pie nosacījumiem mēs to darām ar, zinām, tādu regularitāti, ka vienu reizi es to izdarīju, tas īsti neko nenozīmē. Tas ir kaut kāda sistēma, kas, protams, ir draudzīga arī ar mūsu dzīvesveidu, dzīves ritmu, pašsajūtu un tam līdzīgi. Mums bija tad jautājums arī par kādas ir būtiskākās atšķirības starp iegremdēšanos ūdenī un augstu dušu, un kāpēc augstas peldes ir labas, un kas notiek cilvēku ķermenī saskaroties ar augstumu. Tas būs tas, ko tu tikko patās jau izstāstīji, tas būtu tā kā atbildi īstenībā uz jau šo jautājumu, vai ne, par to, kas notiek cilvēku ķermenī. Jā, pēc būtības mēs visus procesus, tur, protams, tur notiek ļoti straujas, izlaicīgi tādas spēcīgas izmaiņas, lai ķermenis izdzīvotu. Ja? Tā. Tur gan mainās asinsrite, gan šī stresa hormoni palielinās, viss tas notiek, bet pēc tam šie efekti ir brīnišķīgi. Tas, kas ir atšķirības starp dušu un peldi vai iegremdēšanos, tad tie, kas to ir darījuši, abus zina ļoti labi, kad ir pilnīgi citas sajūtas vienā un otrā gadījumā. Tas pēcefekts pēc peldes ir daudz spēcīgāks un tāds jaudīgāks, es nezinu, kā vēl to noraksturot. Otra lieta ir iegremdēties reāli vieglāk nekā iet dušā. Jo duša tas ir, killing me slowly. Jo tu tā kā tā lēnām pa augstu ūdeni laidi, un viņš neaptver tavu ķermeni visu uzreiz pilnībā. Viņš tā kā pa tādiem maziem gabaliņiem tevi tur, tā kā dzesē, kas arī ir Jā, skaņa kaut kur pazuda. Droši vien, ka man zvanīja telefons, jā? Tagad ir atpakaļ, jā. Jā. Zvanījies, nospiedu. Kur es paliku, man pazuda doma. Tātad tu biji, kad kā ir dušā un kad augstajā ūdenī iegremdējoties, tad tas ķermenis ir apņemts ar to augsto ūdeni. Tieši tā, un tad ir tas visaptverošās tās sajūtas. Viņas ir daudz intensīvākas, viņas ir daudz jaudīgākas, un arī vēl viena lieta, ja ir iespēja, mums Latvijā ir tik ārkārtīgi skaista daba, un dabiskās ūdens tilpnes ar šo iespēju vienkārši, kā es saku, tā kā Avatāram ir, jā, atceraties, filmā Avatārs bija droši vien arī citi, kur tur savienojās tā aste ar to, kā tur bija, un tas connection notiek. Un es to pilnīgi tā asociēju, ka mēs tā kā iegremdējamies iekšā dabā, un tieši tad, kad tā vairs nav vasara, bet jau rudens, ziema un pavasars, tas ir tā kā saslēgties ar to dabas. Jā. Bet to nav iespējams aprakstīt. Tas ir kaut kas tāds, ko, dušā tu nekad dzīvē nevar iegūt. Bet tas ir tik forši, ka tu mini tieši šito piemēru, jo tieši to es esmu tik bieži nodomājusi. Īstenībā visu cauru gadu peldoties arī, jā, un arī vasarā vienkārši, kad es peldu, kad nav tas augstais ūdens, bet man liekas vienkārši tik dievīgi, ka es varu šitās planetas piedzīvot šajā dzīvē to peldēšanas sajūtu, man tā patīk, jā, un vajag forši, ka tu to Avatāru pieminē, man patīk. Tā bija saslēgšana ar zemi. Jā, un kas starp citu tā ir milzīga, tāda ļoti pamatīga sazemēšanās praksa, jo tāpēc, ka viss tas ķermeniskais, viss tas šeit un tagad, kas tevi aptver, tajā brīdī, kad tu iegremdējies tajā augstajā ūdenī, tas ir tik, mums ir sevišķi tā, meitenēm, kuras, mēs visu laiku, mums ir viss emocijas galva, tur kaut kas tur, bērniši tur visu laiku tad tas ir tāds, sevis savāc, ja, tādā šeit un tagad momentā, un tu dabūni tādu, tā kā iezemējies, savāc savu to spēku kopā, un tā ir, man liekas,
visi Vai ne? tādi priecīgi, kuriem mammas peld. Ja mammas uzreiz tādas. Tur es piekrītu, tas tā ir, un vēl tā sajūta, ka īstenībā viss tās liekās emocijas kaut kur ūdenī ir palikuši un aizpeldējušas arī projām. No, vienkārši delīto tavu visu to. Jā. Jā, bet atgriežoties atpakaļ pie tā, ko mēs īstenībā mazliet atpakaļ uzrunājām par to, tu minēji to, ka tas ķermenis piedzīvo tādu kā restartu, bet lai viņš varētu efektīvi to restartu piedzīvot, viņam ir pašam jābūt gana veselam. Varbūt, ka tu vari uzrunāt kaut kādas īpašas situācijas, kaut kādus sarkanos karodziņus, kurus tu zini, kuri, teiksim, veselības ziņā, ja tie ir, tad labāk, ka to nedarīt. Kas būtu tie sarkanie karodziņi, ko tu tā kā varētu atcelt? Kā, protams, ir, kas ir klasika, par ko runā arī ziemas peldēm, tad ir sirds un asinsvadu saslimšanas, kas ir, pieņemsim, ļoti nopietni slodzīt sanāk sirsniņai tajā brīdī, jo, ļoti augsts šis adrenalīns, kortizols, kas dod pa sirsniņu, ka viņai jāsāk strādāt ļoti strauji, un, ja ir kaut kādas problēmas ar sirdsdarbību, noteikti jākonsultēs ar ārstu. Tāpat arī, ja ir, es teiktu tā, problēma ar paaugstinātu asinsspiedienu. Pazemināts nav tik sāpīgi, tas ir tieši pretēji, viņš var līdzsvaroties, bet paaugstinātajiem ir atkal risks, jo mums ir tas lielais asinsrites loks un mazais. Un tad, kad mēs iekāpjam augstajā ūdenī, tad ķermenis pārrentēs uz mazo, lai pasargātu dzīvībai svarīgos orgānus. Un tajā brīdī tās pārmaiņas notiek ļoti strauji. Un, ja ir, pieņemsim, problēma ar paaugstinātu spiedienu, tad viņš var ļoti strauji uzkāpt un paliek ļoti nepatīkams sajūta. Tur gan galvas sāpes, galvas reibšana, un skaidrs, ka tur var būt riski, pie šādas straujas asins spiediena paaugstināšanās. Bet tas ir tiem cilvēkiem, kam ir tā problēma. Parasti tie cilvēki, kas sporto un ir pietiekami aktīvi, tad šis, uz viņiem neatiecas. Tā klasiskākā kombinācija ir pīpējušs cilvēks ar paaugstinātu svaru, nav baigi forši, tas nav jā. Lūk, tad kas vēl, ja tu jūties vienkārši, tā kā slikti, fiziski, tā kā kaut kāds, tā kā, tie stāvokļi var būt ļoti dažādi, bet, pieņemsim, es tiešām iekāpjot māmītes kurpēs, jaunas māmītes kurpēs, ka tu ilgstoši nedabūni izgulēties un ka tu vienkārši nejūties vairs, tev nav spēka, tad, tur it kā var palīdzēt tas, bet no otras puses ir jāuzmanās, jo tur ir tas plānais ledus starp to, ka ķermenis jau tā knapi velk, lai iziet cauri. Un mēs vēl uzdodam šito virsū, un tur tad ir tā neveselīgā daļa, ka mēs aizņemamies resursus jau no kaut kā, kas ir jau tā uz robežas. Forši, ja mēs to varam tā uzturēt jau uz veselīgu pamatiņu, bet ja mēs ņemam kredītā vēl no kaut kā, kas mums jau trūkst, tad ilgtermiņā tas var rezultēties kaut kādos grūtībās ar imunitāti, ar hronisku nogurumu, ar dažādām neforšām lietām. Tāds lietas vēl, kad vēl, ja ir kaut kāds akūtas saslimšanas, pieņemsim, tāpat stāvokstēšanās, es neieteiktu, jo tas atkal rāda uz to, ka, imunitāte ir nokritusies, ka vajag bišķiņu sev parūpēties. Ja tikko saslimt, tā kā jūt kasās kaut kas un ieiet tajā augstajā, tas ir ļoti labs veids, kā novākt nost to, neutralizēt, bet principā, ja mēs saslimstam, ļaut atvesļoties. Un vēl ir tāda lieta. Šitais, ko tu pieminēji par tikko saslims, man liekas, ka tur jau kaut kādai pieredzei jābūt, ka tu jau pazīsti savu ķermeni īstenībā. Es runāju, varbūt, ka pašā sākumā nesākt ar šādām situācijām. Tad vienkārši ķermenis nesaprot, kas te notiek, un vienkārši var nogāzties, jā. Tad vēl viena lieta bija, kas man nāca prātā, ir, šīs te kaut kādas akūtās saslimšanas, kas ir kaut kādu, nieru uzdod, piemēram. Tur jūt tur, kur ir augstums, vienkārši pasliktina situāciju. Jā. Tā bija, tur es nezinu, kāds akūta situācija, uzliks siltumu, atlaid. Un tad atlaid labi, 2 dienas paiet, domāju, viss kārtībā, eju savā peldē. Un tingš atkal, ritīgi sarauj. Tas nozīmē, ka vajag ļaut sev attiet no tām. Tā kā tas būtu tāda vēl viena lieta.
Visādi citādi, tas kritērijs ir tiešām iekšējā sajūta, jo ir citreiz arī tā, bet tas atkal par pieredzējušajiem jau runājot. Zinu, ko es vēl gribu laikam pateikt, noteikti pēcdzemdību periods līdz 3 mēnešiem. Jā. Es visu laiku aizmirstu, ka mēs runājam par jaunajām māmiņām. Protams, kad arī tā, ka gaidam bērniņu, mans personīgais viedoklis ir, ka tas periods nav paredzēts peldēm, ja vien tev ir grūtniecības laikā, jā. Jā, grūtniecības laikā, sākt kaut ko tādu darīt. Pilnīgi noteikti, ka nē. Ir mammītes, kuras pirms tam ir peldējuši, un viņas grib turpināt, un viņas jūt tādu milzīgu iekšēju vajadzību un vēlmi. Es arī domāju, ok, jo it sevišķi vēl nav pirmais bērniņš, un ka tu jau savu ķermeni tā kā jūt un pazīsti, īstenībā jau nekas tam mazliet nevar notikt, bet ķermenis tam nav, nav viņam jāpacieš vēl liekas stress. Pēcdzemdību periodā, kā tu saki, pirmie 3 kaut vai no tāda drošības aspekta attiecībā uz to, kamēr tur mums viss atkal sadzīst, un otrs arī ir krūts, ir ļoti, ļoti jūtīgs barošanas. Jā. Un, pieņemsim, es pati pēc sevis, un es domāju, tas ļoti, tu jau labāk zināsi, cik ilgi tās krūtis ir jūtīgas, cik ilgi ir tās sajūta. Man bija kaut kādi 2 mēneši. Kad tā kā gribās sargāt gan no vēsuma, un kamēr viņas pierod pie tās barošanas, kad nav tā cietā, tā jūtīgā sajūta, un tad, kad tā vairs nav, es sāku peldēt, un viss bija kārtībā. Un arī pienā daudzum tas nekādā veidā nemaina. Pat man liekas, ka tas ir ar nosacījumu, ka tev bija tajā pieredze. Jā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Pieredze, jā. Man bija jau pieredze, un es to darīju ar pieredzi. Jā, tas ir noteikti jāņem vērā, ka ja mēs gribam sākt peldes, es pat teiktu, ka mazulim 9 mēneši un uz augstu. Jā, šī ir tā pati mana sajūta, kad man šito jautājumu uzdod arī, kad sākt, un starp citu mums ir arī tev komentārs, ko es pēc tam es pabeigšu teikumu. Ka pirmais gads, pirmie 9 mēneši, respektīvi tik, cik cilvēkam būtu jābūt iekšā puncī, un tas pats laiks, kad ir, respektīvi tie paši 9 mēneši ārpus punča, un ka tas ir tas laiks, ko parasti saka, kad ķermenis attiet atpakaļ druscīt tuvāk tam sākuma stāvoklim, lai gan es esmu dzirdējis, ka tie pat ir līdz pat 3 gadiem. Bet, labi, līdz 1. gadam vienkārši tad ir nostabilizējusies gan zīdīšana, gan tas ķermenis ir atgājis, bišķī imūnsistēma arī ir druscīt noregulējusies, jo, vai ne, tas ir, man liekas, tāds, ka mēs, tāpēc es visu laiku arī atgādinu, tad brīdī, kad tu runā par to savu pieredzi pēc 4 mēnešiem, ka tas bija tāpēc, ka tu biji pieredzējusi. Es biju pieredzējusi, tas ir noteikti nekādā gadījumā māmiņai, kura tagad tikko, grib sākt, šos izaicinājumus tiešām pats mazulis ir izaicinājums. Viņš ir normāls izaicinājums, ar kur ir jātiek galā. Un tur varbūt var mierīgākas lietas darīt, iet tiešām garās pastaigās. Un arī tas ļoti sazemē līdzsvaru, iet dabā, kustēties un šādas lietas darīt. Bet pēc tam, protams, to var sākt darīt. Jā. Lūk, tā kā mēs jau par to zīdīšanu man ir pieredze par augstajām peldēm krūts barošanu. Tas, ko es jau tikko arī uzrunāju, kad tad tie sarkanie karodziņi, ko es gribētu pacelt, īpaši, ja kaut kā gribās 1. gadā, tomēr un ir pieredze, kad ir jābūt nostabilizējušies zīdīšana, laktācija pēcdzemdību periodā pilnīgi noteikti nē. Lai nav, ja ir bijusi kaut kāda tendence uz sastrēgumiem, mastītiem un tam līdzīgi, tad arī tā kā sākšu īstenībā, nevis sākšu, bet pieminēšu noteikti, ka vispirms jākonsultējas būtu ar ārstu, ginekologu. Jā, šitā ļoti labi. Tas ir īstenībā pats sākums, kad tādu, kuram jūs uzticaties, kurš apmēram saprot, par ko ir stāsts, un ar to noteikti ir jāsāk vispirms pajautāt ārstam, vai tas būtu ok jūsu gadījumā, īpaši, kad runa ir par 1. gadu pēc dzemdībām. Un jā, pa zīdīšanu, tas, ko es jau pieminēju, plus vēl kaut kas bija, man bija
īstenībā tādu kā rakstiņu jau par šo izveidoju. Nu jā, un tad tās visas slimības, kur, ja ir bijusi, teiksim, tās sirds un asinsvadu slimības, droši vien arī ir bijuši kaut kādas hormonālas problēmas, jo baigi nošvunkā tos hormonus pēc dzemdībām. Teiksim, kaut kādas šitās te aizmirst. Kas mums šeit kaklā ir? Vairogdziederi. Jā. Vairogdziederi problēmas, sirds un asinsvadi. Tas, ko tu pieminēji, īstenībā tās nieru problēmas. Nu, ja kādas īstenībā akūtas saslimšanas ir bijušas, tad noteikti vispirms taisno pie daktara un tad. Nu, noteikti ārsts ir pirmais, ja ir kaut kāds aizdomas par kaut kādu vai šaubas, nu, tad primāri ir jārunā ar ārstu. Nu, tā ir. Bet, jā, tas tā ir. Es te redzēju vienu komentāru, ka bērniņam 3 mēneši un jau sāku, kas ir superīgi un jūtās labi, bet pelds ir perfekts, piens pietiek un nekas nav noticis, pagaidām jūtos labi vai turpināt. Liena, ja tu jūties labi, ja tev ir iekšēji sajūta, ka tas tev der un tu jūti tikai un vienīgi pozitīvus efektus, turpini droši. Tas, kas ir diezgan svarīgi, ir tiešām skatīties, nu, lai tur ir plusiņš. Jo vēl viena problēma ir ar to, ka mums tā iepatīkās kaut kāds process un ka mēs aizējam galējībās. Sākam darīt vai nu pa ilgu, vai pa biežu. Kā rezultātā atkal no tā plusiņa mēs aizējam mīnusiņā. Un tad tā ieklausīšanās tiešām savā ķermenī. Un ja ir sanākusi, es nezinu, traki negulēta nakts ar mazo, nu, varbūt šodien izlaižu, nu, šodien aizēju mierīgākā režīmā, ļauju sev šo te atpūtu un atelpu no visa un, nezinu, lēni pastaigt pāri vai vienkārši pagulēt un atpūsties, cik iespējams, un dot sev spēku atjaunoties. Jo negulēšana, regulāra negulēšana un neizgulēšanās, un tad iešana tā kā buldozerim pāri tam, ka es neesmu gulējis un turēšos pa dienu un nedošu savu iespēju atpūsties, tas var atstāt baigi ilgtermiņā problēmas, jā. Un cevišķi arī, man liekas, laktācija var ietekmēt, ne? Pieniņa ražošanu. Jā, jo mēs vairāk īstenībā esam pārguruši, tad vairāk gribās, nu, es nezinu, kā tur kaut kas hormonāli sanāk, bet parādās tā sajūta, ka vairāk gribas situāciju kontrolēt. Man tas, piemēram, izpaužās, ka man šausmīgi gribas visu māju sakārtot, un tad no otras puses nāk mazais, un viņš visu tā kā saliek savā vietā. Un tad tas dusmas ritīgi ceļ, un vai arī, piemēram, gribas risināt kaut ko. Un liekas, kaut kur ir problēma, kur īstenībā viņas vēl nav, un tad kaut kā tas iegriež to negatīvo spirāli, kas, teiksim, man liekas, pirmajos 6 mēnešos var arī atbalstoties uz to, kad liekas, kaut kas ar to pienu nav riktīgi un tā, jo viņš tur mēdz tā kā, nu, nošvunkāties, kamēr noregulējās. Jā, zinu, ka vēl viena lieta, rekomenda Liena arī raksta, ka nav bijusi arī iepriekš, nu viņa tātad sāka peldēt 3 mēnesīšos, kas ir ok, super, ja tu jūtu, ka man to ļoti vajag. Nu, tā vilkme arī daudz ko pasaka. Tas, kas vēl, tur jau gan, man liekas, tu Baibu labāk zini, bet mums sākumā daba iedod baigo draivu tajos pirmajos, lai mēs varētu izvilkt. un liekas, ka tā enerģija, es atceros arī, ka man mazais otrām, ka meita piedzina, ka man liekas, ka dieniņi zem atveries, man visi. Īpaši pēc foršām dzemdībām, vai ne? To meitu es tā gaidīju, jūs nevarat iedomāties. Tas bija kaut kas tik nenormāli, nu tāds manā dzīvē milzīgs notikums, ka es biju laimīga vienkārši. Un es katru dienu vienkārši dejodam ar to bērnu. Un man bija tik daudz enerģijas. Un te ir tas stāsts, ka, jā, nu tad liekas uz visu var, bet tas ir mānīgi. Jo man liekas, pēc tam ir tas atkritiens kaut kad pēc pusgadiņa, ja? Kad vairs nav tā dabīgā draiva, kad tev sāk nākt tas nogurums. Bija tā? Jā. Aha. Ir šitais te, jā, kad tā kā, tur ir, jā, kamēr mēs arī bišķītiņi paši sevi, jauno sevi iepazīstam, arī tas tur nāk viss klāt un... Jo reku Liena, tad skaties uzmanīgi, jo tagad tu esi ar dabas iedotu enerģijas piešprici, bet tas atkritiens var nākt un tā, ar mēru galvenais turpināt darīt, jo tas ir super, ja arī pieniņam tas netraucē, krūtis jūtās labi. Var darīt vienkārši tas, ka pieskatīt, lai neizsmēl resursus un nav tā, ka ir atkritiens kaut kad pēc 6. mēneša vai kad tur tas sākās. Man liekas ļoti labi, ka tu arī pieminēji to, ka
sekot līdzi un nu, teiksim, zinām, mums ir tas, kad kaut ko iesāk darīt, tad tas jādara regulāri, lai tur tā kā apmēram sevi disciplinētu. Nu, ka šī tomēr ir tāda lieta, kad jāseko līdzi, vai, lai netik, nu, regulāri jā, bet lai tas nav tā, ka obligāti vienreiz dienā visu cauru gadu. Jo arī, teiksim, es arī tagad, kad esmu sākusi, jau tagad man 2 gadi būs, kopš es peldu, bet man reizēm ir reizi nedēļā, reizēm reizi 2 nedēļās, un es tā arī tik regulāri vairs nelieku, bet cilvēkiem kaut kā galvā liekas, tu jau katru dienu tur ej un peldi. Nu, tā kā es satieku uz ielas cilvēku, es saku, nē, es neesmu 2 nedēļas bijusi ūdenī, bet tāpēc, kad es kaut kā sākumā varbūt, nu, tas bija vairāk vasarā, tiešām katru dienu, kad es varēju, tad es gāju, un tā, lai man būtu tā disciplīna, bet tagad es taisnu otrādāk, es skatos līdzi sev, jo man bija pagājušajā rudenī tāds, nu, tīri, es tiešām uz 1. septembru saslimu, un man bija žēl, ka es meitiņu nevarēju palaist pirmo skolas dienu, jo, nu, tāds, nu, jā, un šogad es domāju, nē, nu, es piebremzēšu, man nekas nenotiks, es varēšu atsākt jebkurā brīdī. Jā. Nu, te ir, jā, tā arī, nu, zin kā, tas arī jebkuru lietu, ko mēs iesākam dzīvē. Tur ir tas, sākumā es gribētu teikt, ka ir jau bišķiņ kaut kāda, nu, pašdisciplīna jāpietur, lai tas izveidojas par ieradumu. Ja tad, kad tas kļūst par ieradumu, tu kļūst no tā atkarīgs. Nu, tad tev tur nav variantu, tev vienkārši iekšā to sajūtu gribās, tu, nu, tā kā pozitīva atkarība. Bet līdz tam bišķiņ ir jānonāk, ka tu to dari ar kaut kādu regularitāti, kamēr tu pierodi pie tā. Nu, līdzīgi kā ar sporta aktivitātēm, man gribētos teikt. Jo tu arī, nu, sākumā tev sportot nenormāli jāsaņemās, un pēc tam tev to gribās darīt. Un tad jau tu vari slēgt arī vairāk iekšā to, nu, kur, kā tu pats saki, tur reiz 2 nedēļās, un, nu, kā tu pati jūti, vai ne? Bet sākumā man gribētos teikt, ka tur tas risks ir, ka mēs varam arī, nu, mums var nesanākt to ieviest kā ieradumu. Jo diezgan būtiski ir arī kaut kādā mērā sistemātiskums un regularitāte, ņemot draudzīgi vērā savus sajūtas. Vīriešiem bišķi vieglāk, viņiem nav to hormonālo svārstību tik daudz, un viņi var tā kā rekuresi ieši katru otro dienu, 2 minūtes, pulksteni tikos, tā kā tāds, nu, robots. Ja? Mums sievietēm, jeziņ, mums ir tik nenormāli, viss mainās. Nu, gan es tagad neatceros, kad sākās mēnešreiz pēc dzemdībām, neatceros, bet... Kā kurai? Kā kurai, jā. Bet, nu, kas notiek ar hormoniem pirms tam, es pat vēl tik labi vairs nezinu, bet, nu, kad mums sākas cikls, nu, tas ir pilnīgs ārprāts, kā tas, nu, nosvārstās visu tā mēnešu ietvarā, un mēs nevaram ielikt sevi rāmītī, ka es tagad iešu peldēt, tā kā tāds ķipīts, x tajā dienā. Kas mums notiek pirmajā ciklu fāzē un kas notiek beigās, ir 2 dažādas vispār operas. Un ko mums dod pelde, vai cik ilgi būt, vai cik bieži iet, tas ir pilnīgi atkarīgs no tā, kurā ciklu vispār fāzē mēs atrodamies. Mums sajūtu ziņā sāksim ar to. Te atkal nav vadlīnijas, ja? Pirms ovulācijas ejiet katru otro dienu 2 minūtes, pēc ovulācijas, nezinu, katru 3. dienu 1 minūti. Tā būtu tāda, tas ir tāds jokam, vai ne, bet, nu, gandrīz režīms. Bet es zinu, ko es gribēju padalīties. Es neatceros, protams, par to, kurā cikla fāzē tas bija vai nebija, bet man ir bijis tā, ka es, piemēram, ritīgi saņemos, aizbraukšu, ka man, piemēram, vienā svētdienā jānopeld. Un es biju paņēmusi līdzi meitiņu. Bet viņi man pirms tās iešanas iekšā ritīgi nokaitināja. Un es vienkārši nevarēju saņemties. Man žēl sevis palika. Es negribēju iet iekšā. Es kā gribēju to foršo sajūtu, bet es nevarēju saņemties tie ūdeni iet. Tad es aizbraucu līdz, nu, tas bija pie Daugavas, un tad es aizbraucu līdz citam. Mēs tikmēr bišķīt izrunājāmies, es bišķi pārelpoju, un tad es saņēmos un iegāju. Vienkārši par to, ka to sajūtu uz iekšā iešanu mēdz arī sašūpot kaut kas. Tāpēc, nu jā, tas, kas man riktīgi palīdzēja pagājuši gadu, pirmkārt, no vienas brīnišķīgas mammas, kas Liepājā šoja kleitas, Sandras, nopirku garo silto kleitu. Un tad es ar to garo silto kleitu vienkārši, man ir čības, garā siltā kleitu nost, iekšā ūdenī, pēc tam nosilda un tad atpakaļ. Un, nu, tā kā to procesu vienkāršot. Un,
Un tad mēs arī ar skrīveros ar vienu ar Gundegu ejam kopā peldēt, un tad mums ir foršas sarunas, un tad tas viss process tāds kopā ir foršs. Un vēl es gribēju īstenībā arī par to drošību, kad, protams, es daru tā, ka es vienu patēju peldēt, un pat siltā vasarā nevienam neiesaku vienam pašam iet peldēt no drošības viedokļa. Un šeit arī, laikam, īpaši jau uzsāk un augstās peldas. Droši vien, ka vislabāk tomēr. Vislabāk ir, protams, kad ir vismaz kāds krastā, jo, it sevišķi, man liekas, es arī esmu tā, kurai patīk vienai, uzreiz saku. Bet pēc būtības tas nav droši, jo, tas ir augstums, tas ir, nezinām, kā norēģē ķermenis, un, jābūt tomēr ir apkārt kādam. Un tā būtu viena lieta, un it sevišķi jaunās mammas vēl, ja ir vēl bērns, tad viņš arī jāpieskat pie tā ūdens. Tāds elementārs drošības lietas, kad ir svarīgi. Tāpēc ir labi, ja ir tās ļoti daudz cilvēku šobrīd peld, un ir gan ziemas peldētāji, ir dažādi tie klubi, ir Mārupes peldētāji, ir leduslāči, ir visur. Visur ir tās kopeldes notiek, un es, piemēram, zinu, kā tagad tur, kur ir tie āliņi, kad ziemā aizsals, tad tur ir tāds normāls trafiks. Tur nemaz tu tā viens nesenāc būt, jo tur visu laiku kāds iet peldēt. Tad tu tā kā vari būt drošāks. Bet man, piemēram, ļoti labs risinājums ir pašai mājās, jo tas, ko tu mīni, jābūt ir diezgan svarīgi tam, kaut kādai rutīnai vai rituālam, kas tev palīdz to atbalstu. Reku, tu saki tā kleita, piemēram, vai tā draudzene, ar kuru jūs kopā parunājaties. Man tas ir, piemēram, dārzā Inteks baseins man stāv. Tagad Cenu klubā viņš pakaļmēt, jo tāpēc, ka sezona beidz, tad viņš pa lēto atdod. Vajag pirkt baseinu rudenī. Un viņš ir īstais laiks, kad viņu ielikt dārzā. Un tad tajā baseinā es katru rītu, es pateiktu katru rītu, bet tas nav obligāti jādara visiem katru rītu. Es izēju vienkārši savu dvielīti, iegremdējos baseinā, tur ir augsts ūdens, ļoti labs. Un viss izkāpju ārā, un ar savām pēdām iekāpju zālē, un vēl pilnīgi tā kā iezemējos. Saku, Dievs, paldies par šito skaisto dienu. Cik forši, kad es viņu atkal varu piedzīvot. Un ja vēl lec saule vai kaut kādi putni kaut kur lido, tā ir tāda laimes sajūta, uz kuru tu uzsāc to savu dienu. Viss, un ienāk uzreiz iekšā, un man tas ir paprasījis maksimums 2 vai 3 minūtes no man laika, šis process. Un tad viss, un tu saģērbies, un tev diena aiziet tā kā uz viļņa. Tā kā, ja ir tāda iespēja, tad ir baseins. Lau, bet šis ir rītīgi forši, ko tu stāstīji par to baseinu, bet tev tas baseins ir tas ar tām cietajām malām vai piepūšamais? Nē, piepušamo noteikti, man liekas, es nezinu, man liekas, ka cietais. Man liekas, viņš neizdzīvot visu ziemu. Man jau ir kā 2 aizgājuši pēdējo 7-8 gadu laikā pa pieskari, bet tas ir normāli, viņi tāpat aiziet. Bet tad, kad nāk ziema, tad, kad ir augsti, forši tev ir privātais āliņš, jo tu katru rītu viņu tur tā kā izkopē to ledu, un jau ledus vana tev beigās ir privātā. Tad, kad paliek ļoti augsts, es parasti skrūvēju vaļā apakšā, viņš iztek. Un paliek tāds ledus kūcis. Un tas kūcis tur viņš tā kā, nesalauž. Un tad, kad atkal nāk kaut kādi plusi, tad es atkal viņu piepildu. Un man ir liels ledus kūcis, kas man vēl ilgi tur saldē to ūdeni. Un man ir, tur baigi labi var operēt ar to baseinu. Ir ļoti, ļoti praktiski, jo tev nekur nav jābrauc. Čik. Šis ir riktīgi forši, jo mēs jau savējo nojaucām, bet mums bija piepūšamais. Tagad jābrauc varbūt pēc cietā. Baseins dārzā man personīgi vislielākā vērtība viņam ir tagad, kad ir augsti. Kad tas ūdens ir augsts. Vasarā viņš tur, labi, bērniem tad viņš ir fun. Un pēc pirts, protams, mums ir arī pirtiņa dārzā, un tad arī tas, iegremdēšanās pēc pirts. Un tad arī starp citu bērni izmanto šīs te augstās peldes pēc baseina, pēc pirtiņas. Tā viņi man gluži neiet iekšā ar brīvajā, bet viņi jau zina elpot kā un ko darīt, un tad viņiem aiziet challenge, un viņiem ir interesanti, un tur sākās. Jā. Cik forši. Jā, jo šitas ir tāds ritīgi forši, un un tā ir, ka tas, ko tu atzīmē, kad, zin kā, lai tas būtu tāds foršs rituāls, un tas rituāls arī palīdz to regularitāti uzturēt, ja ir foršie cilvēki, ar ko kopā to darīt. Jo šis ir īstenībā tik, lai arī tas kļūst populāri, tad jebkurā gadījumā tas ir
tik un tā tas ir tāds, nu, ne visiem tas ir. Bet tie, kas saprot, tie saprot, un tie arī pievelkās, un ar tiem kopā tad arī interesanti tās lietas ir darīt, un tad jau gribās tā vienam otru pabakstīt, nu ejam. Jā. Un tad jau izdomā pēc, tas ir līdzīgi arī, ka no rīta pamostās, un ja ir treniņdarbs jau sakārtots, tad ir vieglāk uzsākt to vingrošanu, līdzīgi arī ar tām peldēm, kad ja jau zina, kur dvielīts, ķībiņas un kleita ir vietā, tad ir visdrīzāk vieglāk arī vienkārši ņemt un doties. Komentārs mums ir tagad jautājums, kā pareizi būtu jāelpo, ejot ūdenī, un ar cik minūtēm sākt esot ūdenī? Labi, pagatā, es tagad pišķiņu kaut kā, es baidos tu krustiņu spiest, ka man neizmet labi. Nu, pēc būtības elpošana, tātad mums ir auditorija māmiņas. Nu, nevis droši vien ir dabīgi lēduši bērniņus pasaulē, bet tas princips visticamāk, tad, kad gaidīja bērniņu, bija apgūts, ja? Ka tad, kad nāk tā sāpīt un kad nāk vērās dzemdas kakls, ir šausmīgi sāpīgi. Un lai tu varētu dabūt viņu vaļā, vai lai viņš atvērtos, tā kā tāds lotusa ziediņš, tas, kas ir jādara, ir jāatslāpst. Un tā kā jāatbrīvo tā sāpīt, nevar viņā ieķerties un sasprindзināties. Tad nekas nenotiek, mazulīts netiek ārā. Ļoti līdzīgs princips ir augstajām peldēm. Tad, kad mēs ejam tajā augstajā ūdenī, tad ir tā, ka, gribās, it sevišķi pirmās reizes. Pēc tam jau, kad ķermenis tikai ir sapratis, tad ir vieglāk, bet pirmās reizes, es iekārtošos savādāk, pirmās reizes ir ļoti, ļoti izaicinoši tieši no tās pārvarēt to pirmo stresu, kas nāk, un tas ir tas, gribās šitā sasvindzināties, un jo mēs vairāk pretojamies tam augstumam, jo grūtāk ir tikt pāri tam stresam. Un tad tas princips ir tieši tas pats, lai cik ļoti gribās sarauties, sasvindzināties un pārstāt elpot un izturēt, mēs darām tieši pretējo. Mēs laižam iekšā diafragmā dziļi un gāru atslābinošu elpu laižam vaļā un ļaujam sev pilnībā atslābt tajā augstumā. Caur to izelpu atbrīvojam to spriedzi, kas mūsu ķermenī kāp iekšā dēļ tā augstā ūdens. Un, ja mēs fokusējam savu uzmanību uz elpošanu, nevis uz to ārējo stresoru, kas ir augstums, jo ātrāk mēs pārvaram to un iestājas tā apbalvošana, tas magics, tā sajūta. Wow! Un tas ir, kā es esmu dzirdējis salīdzinājums ar orgasmu, ka ir ļoti labi sajūta, ka tāds cik labi, cik forši, un tas augstums tev pārņem, un tu viņam ļaujies, tu ar viņu saplūsti, tu neturies viņam pretī, un tad ir tik laba sajūta. Tā ir tas, kā es teiktu, ka vajag, jo citreiz cilvēki izdara to caur tādu adrenalīnu, iziet cauri, iztur to situāciju, nāk ārā, it kā jau arī ir foršas sajūtas, bet ja mēs nostrādājam to visu procesu līdz galam tajā ūdenī ar to atslābināšanu un to stresa reakcijas pārvarēšanu, esot tur iekšā, tā balva ar visiem tiem pēcefektiem un sajūtām ir vēl grandiozāka, un arī, es gribētu teikt, tas arī mūsu, tādam ķermenim un veselībai arī daudz draudzīgāk, nekā tad, ja mēs to situāciju kaut kādā veidā, izturam, ja tā var teikt. Jā, tas būtu tas. Un par to ilgumu, pilnīgi optimāli līdz tām 2 minūtēm. Nav vajadzības tur ilgāk sēdēt tajā ūdenī, bet 2 minūtes arī nav nekāda tā latiņa, līdz kurai tagad es uzņemu laiku un sēžu. Es teiktu tā, man pašai, par cik es eju katru rītu, man pietiek pat ar 30 sekundes. Laika nekad neuzņem, bet es tā apmēram saprotu 30-40 sekundes, varbūt līdz minūtei es esmu tajā ūdenī. Jo man nevajag vairāk. Es jūtu, ka man pietiek. Es dabūju to savu impulsu un viņš ir pietiekams. Ir cilvēkam vajag ilgāk, kuriem ir tas karstumiņš un viņi grib ilgāk pasēdēt. Un tas arī var būt citreiz atkarīgs no tā, kāds ir mūsu noskaņojums, kāda ir mūsu iekšējā tā enerģija un tam līdzīgi. Sākumā es ieteiktu vienkārši nostrādāt uz šo te, ka mēs nomierinam sevi tajā ūdenī. Un tas ir līdz pusminūtē ir pilnīgi pietiekams laiks, lai dabūtu to trakumiņu lejā ar to elpu un tā kā, ir labi. Jā, es esmu, viss ir labi, es esmu mierīga.
pietiek. Nu, tad var iet ārā. Nu, sākumam pietiek. Ar laiku var skatīties un pagarināt to laiku, un tad just, kas ar tevi notiek. Ja tev, pieņemsim, pēc tam ilgi sals, nu, sākumā nav augsts, bet pēc tam ir tas bišķiņa atkritiens, ka ir vēsi. Ja ilgi ir vēsums iekšējais, vai ja paliek kaut kādas jūt nepatīkams sajūtas, saīsināt to laiku, nesēdēt pārāk ilgi. Bet tas viss, es saku, tik ļoti trenē mums to sajūtīgumu par savu ķermeni, gan to, cik ilgi man būtu, cik bieži man iet, kad man galu galā iet. To visu caur savu sajušanu beigās mēs nonākam pie tām atbildēm. Bet priekš sākuma ieteikt vienkārši nostrādāt ar elpu, dabūt čk, un pietiek. Un ārā arī. Tad, kad iznākam, ir no sākuma, ir tik silti, tas siltums gāžās no iekšām uz āru, ir forša sajūta. Bet atceramies, ka tas atdzišanas process turpinās arī tad, kad mēs esam izkāpuši no ūdens. Un vajag ilgi tusēt tagad tur un priecāties, cik forši visa zeme manējā, nu tā uzvaras iekšējā tā sajūta, ģērbamies un vienkārši saģērbamies, un tad jau vērojam savus sajūtas. Jā. Es ritīgi atpazīstu, kad ir citreiz īpaši ziemā, liekas, ka vēl varētu uzdejot. Eņģelīšus pa pliko taisīt vēl sniegā, liekas, ka es visu varu, vai ne? Jo tas ir tas adrenalīns, kas ir augšā, kad viss tas siltums, nu tā kā iedarbināts turbīnas mūsos uz to apsildu maksimālo, bet tas notiek arī uz to, ka mums temperatūra turpina kristies, un pēc tam tas payback notiek, kad ir tā siltumam jāatnāk atpakaļ, un tad viņš tiek ražot, tā salšana ir ilgi, nu, tur nepatīkam vienkārši tas ir, un var arī sanākt beigās, ka mēs pārķeram pa daudz to augstumu. Klau, bet par to pārķeršanu ūdenī esot, ir kaut kādas sajūtas, kurām īpaši jāpievērš uzmanība, kad uzreiz jāiet ārā, kad nevajag vairāk ilgāk sēdēt. Jo es esmu dzirdējis par kaut kādām skudriņām, durstīšanām, bet tu varbūt vari aprakstīt, kuras ir tās labās skudriņas un kuras ir tās, no kurām jāuzmanās. Tas ir tik individuāli, to ir tik grūti pateikt. Pirmkārt, tās sajūtas mums ir ļoti dažādas. Citam tā trīca sāk parādīties ļoti ātri. Citam liekas, ka es te varu sēdēt vēl ilgi. Citam jau pēc pusminūtes liekas jālec ārā. Tas ir ļoti individuāli. Es drīzāk varētu teikt tā, tas rādītājs ir, kas ar tevi notiek pēc tam. Jo esot ūdenī, īstenībā, man liekas, ja tu pasēdi pat ilgāk, tev notiek tieši pretējs process. Tu tā kā aprodi to situāciju, un tu vari pat diezgan ilgi tur būt. Jo tās varbūt kaut kur stingzinošā sajūta, tik dažādas tās sajūtas baiba, to nevar. Cik cilvēku, tik versiju. Mums ir dažāds arī tam, kā mēs izjūtam masāžu vai pieskārienus, un tas pats ar to augstumu. Līdz ar to tā noraksturot to ir grūti. Tas, kas ir rādītājs, ir pēc tam, ja tu tiešām drebinies un tev ir nenormāls augsts pēc tam, nezinu, ilgāk kā 2 stundas, arī, protams, atkarīgs, ko tu dari, vai tu kusties, vai tu nekusties, un tam līdzīgi. Rādītājs ir pēc tam, ja tev ilgi augsti, un tu nevari atsilt, tad ej mazāku intervālu ūdenī. Viss. Nu, es tā to varētu pateikt, jo tādus konkrētus, ka tev tur tieši tā notiek, tad kā pārā, vai grūti ir tā pateikt, jo mēs esam ļoti dažādi pēc sajūtām. Ja gadījumā ir tā trikī, tad, kad nav pārliecības, tad paņemat to benchmark vai to griezt uz tās 2 minūtes sākumā, kas ir maksimālais. Un tad, ja jūt, ka tur viss baigi labi un ka gribās, tad var audzēt vēl to laiku, bet es neieteiktu iet virs 3,5 minūtēm. Tas būtu jau tā kā, manuprāt, lieki un nevajadzīgi sevi pārbaudīt. Jā, bet tas galvenais, ko es paņēmu no šī visa pēdējā jautājuma arī par to, ka ļoti svarīgi ir, zini, tā kā ir dzirdētie pingvīni, lāči un roņi, kad sadalīti augstni, ka var ne tik daudz to pingvīnu darīt, bet vairāk to apzināto, ka ķermenim tā maigi un apzināti ar elpošanu pateikt, nē, draudziņi, mēs tagad droši, visi kārtībā, mēs ejam iekšā, pasēdēsim un pēc tam nāksim ārā, mēs tur nepaliksim, nenomirsim ūdenī. Un tad tas efekts ir tāds paliekošāks un tāds jaudīgāks, kā vienkārši ieskriet un izskriet. Noteikti. Lai gan varbūt sākumā kādam dar pamēģināt gan tā, gan tā. Jā.
Nu jā, tas ir tiešām individuāli. Nu, protams, ka labāk jau uzreiz ir iet caur to draudzīgo pieeju, sevi tā kā iemācīt, nomierināt un tā kā mācēt, jā, to augstumu sāk. Jo cik interesanti, lai izklausītos, ja, teiksim, tu neesi nekad to darījis, tad liekas, ka Dievs, cik tas ir drausmīgi, pretīgi. Bet īstenībā viņā var iemīlēties un tādu kaifu ķert tieši no tā augstuma. Bauda, tur slēpjas apakšā, pat tiešām bauda visos iespējamos līmeņos. Gan emocionāli, gan fiziski. Tas ir līdzīgi kā ar dzemdību pieredzi. Arī tur var noķert baudu. Jā. Tikai viņi, protams, ir citādāka nekā mēs esam pieraduši par baudu domāt, bet principā jā. Jā. Lūk, vai elpas aizsišana un galvas norēkšana iegremdējoties ir ok, vai kaut kas tiek darīts nepareizi? Mums ir jautājums šāds. Tad būtības, un tās ir tās tad galvas rēķšana, tas arī ir kaut kas ar spiedienmaiņām, ko jau es minēju, ka varbūt tas ir par strauju. Izklausās, ka tas ir par strauju. Jo tā elpas sišana ciet, tas arī ir tas pirmais. Tas ir dabīgi, tas ir dabīgs process, bet tas, kas ir jādara, tad varbūt ir jāiet iekšā lēnāk un tiešām fokusēties ļoti nopietni uz to elpošanu, uz to vilkais iekšā un pūst ārā, un vilkt lēnām iekšā un atslābināt caur izelpu. Un reipšana, jāskatās. Citreiz reipšana ir no tā, ka cilvēks ļoti intensīvi sāk elpot, bet arī tas ir no tā, ka pārāk strauji notiek šīs izmaiņas un kad varbūt tad ir jāiet lēnāk, lai asins rit. Tā kā mierīgāk tam visam piekārtojas. Varbūt vispār ir jāsāk nevis uzreiz ar grendēšanos, bet iet tajās pašās augstajās dušās. Sāk vēl lēnāk sevi pieredināt šīm izmaiņām. Jo ķermenim tas ir tāds, kas te notiek sākumā. Jā. Klau, es apskatījos, ka mēs esam norunājuši jau stundu. Jā, ārprāts. Vai ne? Mums vajadzētu droši vien noslēgt lēnā garā vai ātrā garā. Un liels paldies, ka tu atradi laiku šai sarunai. Es ļoti priecājos un es ceru, ka jūs klausītāji, skatītāji, sekotāji mūsējie būsiet daudz atbildes sev ieguvuši iedvesmu un arī kā labāk darīt, kā labāk nedarīt. Un noteikti padalieties zem šīs sarunas komentāros arī tie, kas skatīsies vēlāk, kas jums visvairāk noderēja, un ja ir kaut kādi īpaši jautājumi un gribās tā droši uzsākt to peldēšanu, tad pie Brigitas droši vien piesakieties, dodaties. Viņa jau tagad sāk vest droši iekšā augstajos ūdeņos. Un un ja ir kaut kādi jautājumi, kas saistībā ar zīdīšanas un šī